Portāls Gudras galvas domāts saziņai ar Saeimas deputātiem un valdības ministriem. Ja meklējat kādu konkrētu deputātu, ierakstiet šo vārdu meklētājā, tādējādi uzreiz nokļūsiet viņa profilā. Ja vēlaties apskatīt visus Saeimas deputātus un ministrus, spiediet uz attēlu ar Saeimas ēku. Visi Saeimas deputāti sakārtoti pa partijām. Jūs varat apskatīties, no kuras partijas katrs deputāts ir ievēlēts, klikšķinot uz partijas nosaukumu. Vai izvēlieties reģionu, lai redzētu, kuri deputāti ievēlēti tieši no šī vēlēšanu apgabala. Tieši zem Saeimas deputātiem ir visu ministru profili. Lai uzdot deputātam jautājumu, jādodas uz viņa profilu. Kā piemēru parādīsim deputātu, kas izmanto visas portāla sniegtās iespējas. Deputāta profilā jūs redzat informāciju par to, kurās komisijās viņš darbojas. Tāpat varat apskatīt arī deputāta CV un viņa mājaslapu, ja tāda ir norādīta. Uzziniet, kā deputāts skaidro savu rīcību Saeimā, izlasot viņa blogu. Tepat ir arī deputāta iespēja uzdot jautājumu jums, portāla lietotājiem. Zemāk redzams mēdīju monitorings, kurā apkopotas tās aktuālās ziņas internetā, kurās minēts šī deputāta vārds. Visbeidzot, arī deputāta solījumi un motivācija piedalīties vēlēšanās. Lai uzdotu savu jautājumu, jums noteikti jāreģistrējas, tādēļ dodieties uz lapas labo augšējo stūri, kur varat ienākt portālā ar savu draugiem LV, Twitter vai Facebook kontu. Kad esat reģistrējies, varat uzdot jautājumu, ierakstot to logā Jautā deputātam. Ja vēlaties apskatīt visus savus uzdotos jautājumus un saņemt tās atbildes, dodieties uz savu profilu, izmantojot saiti lapas augšējā labajā stūrī. Lai nokļūtu sākumlapā, spiediet uz Gudras galvas logo.